mēs ar Tomu šoreiz esam izbraukuši tālāk no Latvijas, mēs esam Lietuvā. Laikam pēc šī jūs varat saprast, uz kuru pusi mēs ejam. Uz kuru pusi mēs braucam. Un ja mums ir jānokrāso balts, jo Toms saka, ka nevar braukt ar koku krāsu krustu. No. Tad mēs tagad Kas tas par krustu, kurš nav balts? krāsosim ceļmalā krustu. So wrong on so many levels. Krusta krāsot uz reklāmas avīzes ceļmalā. Es lasīju, ka par to kalnu, kad īsti viņi paši nezina, kāpēc tas kalns radies. Kaut kur pirmais fiksēts 1880. 80. gadā. Kad tur sākuši parādīties krustiņi, ka tas ir, kas bija pilgrims. Bet tas, ceļnieki, ceļotāji? Jā, ka pilgrimi, katoļu pilgrimi tur sāk atstāt krustus. Nu lēši, viņi jau nav saskaitījuši kaut kas, esot 100 000 jau. Krusta? Jā. Tad šis būs 100 001. Tu var uzrakstīt 100 001. krusts no skatkartes.lv. Nu, mēs esam kādi beidzot nometā mašīnu pie baznīcas, jo šeit nekur pa šo ceļu likt nedrīkst. Pēc idejas ir tā kā jāatbalsta šis objekts maģiskais un jābrauc likt infocentrā, bet tā kā mēs nezinām, vai tur var maksāt ar karti, mums nav skaidrs naudas, tad mēs nolikām pie baznīcas. Privātie valde šeit. Tur uzpūpos tev no augšas virsū. Ar manu laimi. Viņš uzliks tavu balto lētu tavam iPhone. Es atceros, ka mēs braucam 90. klasi šeit agrāk. Kur šeit vai ārā sēdēja tantiņas. Un uz mazām lavačkām tirgoja tos krustiņus. Un tad varēja, man liekas, kaut kādiem 15 centiem nopirkt plasmas krustiņu, plasmas ķēdītē un uzkarināt. Tā jau netiksim uz priekšu, te gribās katru krustu nopirkt. Tā ir, tur te var visu dienu pavadīt, jo te ir tik daudz interesanti viņi salikti. Un tur viss pilns, tur koki piekarināt ar viņiem. Kā domā, latvieši kaut kādu ir atnesuši šeit savus krustus? Nu, mums ir pie ķēguma, mums ir krusta kalns līdzīgi. Bet tur ir salīdzinām daudz krustu? Nē, tur salīdzinām tur ir vispār. Tur ir ļoti maz, bet vācās arī. Tur vajag cilvēks, kas aiziet lielās krustas uzliek, uz kuriem var likt virsū tos maziņos. Mēs ļoti dīvains. Kas tur? Te ir kaut kas uzrakstīts, izgrebs, bet augšā tas ir velosipēda disks. Nē, wrench. Atslēgām? Jā. Uzgriežņu atslēgām? Uzgriežņu atslēgām uztaisīt. Tas ir mehāniķis krusts. Tas ir mehāniķis krusts. Te visām profesijām ir tāds. Paskatieties, šo viņš ir taisīts viss. No sērkots viņa kastītēm. Nevien tas, ka viņš uztaisīs no kaut kā tāda, bet, metāla tā. Sliedas vispār. Jā, bet pasties otrā pusē Jēzu vēl ir pakaus piemetināts. Tas ir hardcore religion. Gāžās vienkārši čupās viet. Pasties. Te jau tā kā viena izgāstu, kā viņi sāka rekur no turienes gāsties.
Un kāzās te lejā. Čupā. Es ļoti brīnos, ka kaut kāds kretīns te nav atnācis un pielicis sērkos viņu tam visam. Viņš ir tāds izkaltis saulē. Čaukstīgs. No. Kas tur ir? Reāli daudz. Krusta overloads droši Ja vien. tu vari skatīties, šeit ir kritišo Jēzus pilsētu. Te ir ļoti daudz jēziņi nokrituši no krusta. Es te varbūt samalot, man izskatās, ka tie ir nodedzis, jo reku, tās izskatās, tās ir ogles un pelni. No šādi. Un ka ir dedzis. Reku ir bijuši visādi kareklīši virsū. Un viss ir sadedzis, palikuši tikai drātīs un ķēdīts. Kāds ir atnācis un... Ne, nu varbūt jau arī nav, varbūt nav ļaundabīgi tu darīs arī sadedzis. Paskaties, tie ir, laikam, ir tie visi jēziņi, kas palika pārno tiem Jā, no tas, kas ir nodedzis un tie visi metāli jēziņi palikuši. Daudz viņi te ārprātā. Un tad cilvēki varbūt tā kā atnāca fiks, kas bija par roku apsē un iestrāli saprat, ka gribas Kāds zaudēja savām biksēm gumiju. Bet, tas krusta daudzums ir tā kā nepārspīlējot. Mesmerizing, angļu valodā sakot. Absolūti. Sunē ir veikals, kur tik daudz krustu būtu vien. Bet iedomājies, kopš kura gada, jā, viņi te ir likuši to visu. Mēs ar Tomu atradām spotu, kur mēs liksim mūsu krustu. Tiešām gāja nesi krusta kalnā. Nu jo, mēs uznesām Izgāja savu krusta ceļu. Gājām apkārt. Iedokumentē. Lai mēs zinātu, kur jāatgriež pēc tam. Kur jāmeklē mūsējais. Kur, ja būs palicis. Mūsējais ar 2 caurumiem augšā šeit ir. Kur var... Kādam var pateikt, kas tas īstenībā bija iepriekš? Kas tas bija krēsls kaut kāds? Ne, tas bija Jiska skapis. Nu, šitam tik ļoti nevar pateikt, kā tiem, kas ir kaut kādas lampu stābu sagriezti. Sameti notiek. Visas lietiņas jāizmanto 2 reizes. Recyclings. Upcyclings. Un nevar zināt, vai kāds nepaņems šo krustu un neuztaisīs atpakaļ savu Jiskas skapu. Bija vērts atbraukt 120 km. Šito tiešām bija vērts atšķirībā no tā puru, kur mēs bijām iepriekšējā reizē. Šeit bija vērts atbraukt, jo tādu skatu es nezinu, kur citur tu vēl pasaulē var redzēt. Un ja tik tuvu pie mājām šis ir vērts, skats ir tā vērts. Miljoniem krustu no koka, no salmiņiem, no papīra, no zariņiem, no metāla, no trubiņām. No velosipēda detaļām. Jā, no atslēgām, mehāniķi. Visi iespējamā veida krustiņi. Viens kalns, miljonus krustiņi. Kas tas? Man love.